Enerģija, dzīvība, iespēja, informācija, nākotne, drošība, telpa. Ikdienas dzīvē liela loma ir datoriem, sarežģītai programmatūrai un to funkcionalitātei. Mūsdienu pasaulē grid tīkla izmantošana konkrētu darbu veikšanai daudziem ir kļūsi par pašsaprotamu. 2008. gada 30. aprīlī tika noslēgts projekts Baltic Grid, kura ietvaros tika izveidots un darbu uzsāka arī Rīgas Tehniskās Universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes grid klasteris. Telekomunikāciju institūta optisko sakaru laboratorijā risina ar optisko sakaru sistēmu jautājumiem saistītas problēmas, jo datu pārēdes ātrums un to apjomi ar katru dienu kļūst arvien lielāki. Apmācību var veikt dažādos veidos. Svarīga ir apmācības efektivitāte un iespējas. Rīgas Tehniskās Universitātes tālmācības centrs strādā ar modernu telekomunikāciju un multimēdiju aparatūru. Multimēdiju studiju materiālu un internetu virtuālo fórumu izstrādē iesaistīti fakultātes darbinieki un studenti. Piedāvātie kursi izstrādāti FARE programmas ietvaros sadarbībā ar Eiropas Savienības valstu ekspertiem. Arī televīzijas pārēdes un filmas var izmantot kā efektīvu mācību līdzekli.